Viss sākās ar to, kad tētis pateica, ka notiek atlase skeletonu. Es aizgāju, pamēģināju, pieņēma mani, izpildīju visas sporta normatīvas, un tā arī šeit es esmu nonācis. Tas notika pirms 3 gadiem vasarā. Bija vairākas atlases, vairākas nometnes. Mans treneris Ivo, viņš arī kādreiz bija skeletonis profesionāls. 7 gadus brauc, cik es pareizi zinu, un tagad viņš mūs trenē. Mans nākamais mērķis droši vien būtu lielais, es teiktu, lielā olimpiāda. Tas, uz ko es tiecos, un arī nākamgad droši vien pasaules kausa sacensības vai Eiropas kausa kaut kas tam līdzīgs. Kāds Emīls bija atnākot uz Skeletonu akadēmiju un kāds viņš ir tagad? Tad, kad viņš pirmo reizi ieradās, viņš jau tad bija ļoti labā fiziskā sagatavotībā. Un par raksturiezīmēm varbūt pirmajā brīdī es nepamanīju, bet vienkārši redzējām fiziskās īpašības. Tad tagad tas, ko viņš parādīja jaunatnes olimpiādē, bija ļoti liela emocionālā izturība visu tā perioda laikā un arī sacensību laikā. Jā. Viņš pēc pirmā brauciena bija pirmais un otrajā braucienā nesalūza, spēja uzlabot rezultātu gan startā, gan trases lejasdaļā. Vai jau pirmajā atlasē bija redzams, ka Emīlā ir liels potenciāls uz šo zelta medaļu? Nav noslēpums, kad skeletons paliek arvien fiziskāks un starta ieskrējiens ir ļoti svarīgs. Tā kā tādā ziņā jā, bet kamēr cilvēks nav braucis trasē, tad pilnībā neko nevar pateikt. Un nevarētu teikt, ka viņam gāja viegli ar braukšanu. Jā, tur ir ļoti daudz darbs vēl, kur pielikt. Starta ziņā viss ir kārtībā, bet arī, protams, tur var vienmēr visu uzlabot. Bet īpaši braukšanā ir ļoti liels vēl rezervs. Atgriežoties atpakaļ ar šo zelta medaļu, kā draugi, skolas biedri tevi sagaidīja? Bija ļoti patīkami. Klase bija skaisti saģērbušies. Visi iegāja klasē pirmajā stundā. Visi aplaudēja, apsveica. Bija ļoti, ļoti patīkami. Kāds šobrīd ir tavs treniņa process, jo sacensību sezona tev jau ir beigusies? Jā, sacensību sezona beigusies. Tagad droši vien mēs Siguldā pa treniņiem. Tagad vairāk jāpieslēdz skolas lietām. Visas iekavētās lietas jāizdara. Un tāpat treniņi līdz sezonas beigai, kamēr trase ir. Diezgan ilgu laiku Latvijas skeletonā bija tāda kā neliela pauzīte, bet šobrīd mums ir gan Emīls, gan arī Dāvis un meitenes. Vai jūti, kad Latvija atgriezīsies skeletona elitē? Tik skaļiem izteicieniem es droši vien nemētātos apkārt, bet tas, ko mēs esam izdarījuši ar Siguldas atbalstu, ir vērā ņemam. Ja runā, ka nav masveidības, tad masveidība iegūt nav problēma, ir tikai cītīgi uz to jāstrādā. Kādreiz noteikti parādīsies kāds tīradnis. Es tagad neteikšu, ka kāds no viņiem tāds ir, bet vienīgais, ko es esmu redzējis no Martina un Tomas, kad es kopā ar viņiem trenējos, kad, ja tev varbūt nav tas talants, tad caur darbu viņi noteikti tīpaši šajā sporta veidā var dabūt. Ko es vēlētos pateikties pirmkārt treneriem, Ivo, Jānim un Dainim, Dukuru ģimenei, Steinberga ģimenei un vecākiem arī. Milzīgs paldies, kad spieda iet uz treniņiem un arī Siguldas pašvaldībai par atbalstu. Paldies un ceram tevi drīz redzēt pasaules kausā. Jā. Uzmanību trasē visiem atbrīvot trase. Trase brīva.